Es esmu Franciska Anna Beļāne un es nodarbinos ar mākslu. Šī rezidents pieredze man bija pirmā. Es pirmo reizi tādā devos. Tā bija iespēja pagaršot, ko vispār nozīmē. Katru rītu celties, doties uz darbnīcu, strādāt un veltīt visu savu laiku tikai tam, ko tu vēlies izdarīt. Vai tas būtu darbs, vai vispār domāšanai kā tādai veltīt laiku. Pilsēta, kurā es biju, Klermona-Frāne, ir diezgan kalnaina. Tur apkārt ir vulkāni, tad es biju izveidojis vienošanos pati ar sevi, katru dienu kāpt kalnā un šo notikumu fiksēt, sūtot pati sev uz Latviju vēstuli. Pēc tam saņemot šīs 28 vēstules, jo tad arī mēnesi, es izveidoju tālāku instalācijas turpinājumu ar cilni, kurā es atspiedu 28 reizes ģipsi, tādējādi izveidojot šo savu kalnu, kurā es esmu uzkāpusi. Viss šis process bija noteikti liels ieguvums tam visam. Turklāt dažādi kontakti, cilvēki satikti, vispār cita vide, valoda, ēdiens un tā tālāk. Es noteikti labprāt piedalītos arī citās kreātu rezidencēs un noteikti ieteiktu arī citiem Liepājas māksliniekiem, jo mēs atrodamies ļoti privileģētā situācijā, kur mēs esam viena no šīm pilsētām, kuras uzņem. Tā ir brīnišķīga iespēja pamēģināt vai vienkārši aizceļot kaut kur un izsisties laukā no sava ierastā ritma vai vides, kāpēc to neizmantot.